Latvijā jau kļuva par patīkamu tradīciju Ziemassvētku priekšvakarā uzaicināt uz ministru kabinetu meitenes un zēnus, lai viņi palīdzētu ministriem izrotāt valdes egli. Pagājušajā gadā pasākumā piedalījās Medumu mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, bet šogad ministru un valdības galvenās Laimdotas Straujumas palīgi bija daugavpilieši, Saules skolas skolēni. 15. decembra rītā pirmo reizi viņu priekšā atvērās ministru kabineta durvis, bet meitenes ātri tika galā ar uztraukumu un uzsāka darbu, jo līdz pasākuma sākumam vajadzēja izrotāt egli ar saviem rotājumiem, kur izveidoti no salmiem, un sagatavot radošās darbnīcas, kur ministriem vajadzēs izveidot savu rotājumu. Egles rotājumam izvēlētie 3 sturi ar rakstu zīmēm ļauj mums sūtīt savu novēlējumu nākamajam gadam un izjust laika ritējumu, stāstīja Saules skolas pedagoģi un audzēkņi, bet kamēr bērni gatavojās darbam, ministri atradās koalīcijas padomes sēdē, un tikai pēc tam viņi devās rotāt ministrijas egli. Kas ir autors šiem skaistiem, kas jau bija? Iekārt eglīte izrādās tie Daugavpils bērni, kas sagatavojuši šos skaistos rotājumus. Liels paldies par šiem rotājumiem, bet Ziemassvētkos katrā mājā vislielākais prieks, ka kopā var uztaisīt kādu rotājumu un iekārt eglītē savas rotas. Liels paldies jums par šo iespēju šodien kopā ar ministriem, kopā ar jums veidot mūsu valdības egli kopā. Šajā dienā ministru prezidentes palīgs bija Daniela, kura palīdzēja Laimdotai Straujumai izveidot eglīšu rotājumu. Sadarbība bija veiksmīga. Mums viss sanāca labi. Mēs pakārām šo rotaļlietu uz eglīti, un tā mēs izrotājām visu egli. Pēc Danielas domām visi ministri tika galā ar neparasto uzdevumu lieliski, bet pati labākā pēc meitenes domām bija ministru kabineta vadītāja. Bet Rita ir pārliecināta, ka pats labākais bija viņas padotais, veselības ministrs Guntis Belēvičs. Viens no šīs dienas spilgtākajiem notikumiem bija pastaiga par ministrijas kabinetiem un koridoriem. Vēl ļāvās pat iejusties ministru lomā un pastāvēt tur, kur žurnālisti viņiem prasa jautājumus. Tak ar ko atšķiras ministru egle no citām jaungada skaistulēm? Pirmām kārtām ar savu statusu, atzīmēja mūsu sarunas biedri. Mājās pušķota eglīte ir veidota ar ģimenes simboliem, bet ministru eglīte ir veidota ar pašas valsts simboliem. Egli ministru kabinetā atšķiras no parastās egles ar to, ka rotaļlietas mēs veidojām paši. Atmiņas paliks par šo dienu uz visu dzīvi. Protams, ka paliks, un varbūt pēc daudziem gadiem kāds no šiem bērniem jau atvērs ministru kabineta durvis kā cilvēks, kuram būs uzticēta vadīt mūsu valsti. Tieši par šo sarunā uzrunā teica Laimdota Straujuma.